Labdien, kolēģi! Liels prieks jūs visus redzēt sejas no iepriekšējā pasākuma, redzēt arī jaunas sejas. Prieks, ka esam tādā kuplā skaitā šodien. Es domāju, ka šis jautājums varbūt tās tomēr savu interesi sāk iegūt ar vien vairāk un vairāk. Kā jūs jau zinat, un kā bija arī ielūgumā norādīt, šīs ir otrais pasākums sērijā no 3. Un, ja pirmais pasākums mums bija veltīts tam, kādā Eiropas Savienībā mēs gribam dzīvot un vai mēs gribam turpināt integrēties un atbalstīt tālāko Eiropas Savienības integrāciju, kur diezgan viennozīmīgi tika atbalstam sniegts un principā tas gala secinājums bija tāds, ka jā, mums ir jādara viss, lai Eiropas integrācija tālāko mēs nenograutu. Tad šobrīd mums ir nākamā diskusija ar jautājumu par to, ko tad mēs esam, cik daudz esam gatavi par to maksāt politiski un ekonomiski, kas ir tās lietas, no kurām mēs esam gatavi varbūt tās arī atteikties un kam par labu, un kuras ir tās lietas, no kurām mēs noteikti tā kā nebūtu gatavi atteikties. Tāpat kā iepriekšējo reizi, šis ir saistīts ar tā saucamo 5 prezidentu ziņojumu, kur tiek izvērtētas ekonomikas un monetārās savienības tālākie integrācijas posmi līdz pat 25. gadam paredzētie. Mēs šobrīd vairāk koncentrējamies uz to posmu, kas ir otrais un kas ir līdz 25. gadam, kur ir fundamentālākas izmaiņas, kuras prasa politiskās vienošanās. Un šī gadījumā, kā jau es arī iepriekšējā reizi minēju, tad jūsu komentāri, jūsu iesaistīšanās, jūsu jautājumi un viss pārējais, mēs to ņemam vērā arī politikas procesu veidošanā tālāk. Šodien ir atkal vēl viens lielisks panelis, tāpat kā iepriekšējā, man ir arī prieks redzēt cilvēkus no iepriekšējā paneļa. Tas nozīmē, ka arī viņi nav zaudējuši interesi un redz šī procesa kontinuitātes nepieciešamību. Un tad ķersimies klāt. Mans uzdevums būs vairāk vadīt un moderēt un mēģināšu diezgan strikti, kā jau es arī biju brīdinājis, visus dalībniekus līdz 7 minūtēm, ja jūs varētu iekļauties savos sākotnējās uzrunās, lai mums paliek iespējami vairāk laika arī diskusijai ar klātesošajiem. Tiem, kas mūs skatās tiešraidē, tiem laikam diskusija nesanāks, pa tiešo vismaz vienvirzienu būs tikai, bet ar tiem, kas ir klāt, mēs ļoti labprāt tā kā iesaistītos diskusijā. Sāksim šo te pasākumu ar Līgu Kļaviņu, valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Finanšu ministrijā un arī attīstības finanšu institūcijas Altuma padomes priekšsēdētāju ar trenēta jurista, trenēta finansiste. Un sāksim ar jautājumiem attiecībā uz to, kas tad ir tās lietas, kas mums varbūt tās ir viss vajadzīgākās un kas mums varbūt tās ir mazāk vajadzīgās. Līga, tev 7 minūtes. Jā, paldies, Kārli, par šo te iepazīstināšanu. Arī es no savas puses vēlos pateikties par to, ka jūs šodien esat atraduši laiku un atnākuši uz šo diskusiju. Jā, šī ir tātad, kā jau Kārlis minēja, otrā diskusija, un tiešām vairāk tātad koncentrēsimies uz to, kas mums patiesi ir vajadzīgs ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanā, un kas varbūt ir tiešām tās lietas, uz ko mums būtu vairāk jākoncentrējās, un kas ir varbūt tās mazāk vajadzīgās. Bet savam ievadam, ko es vēlētos varbūt pateikt, un arī atšķirībā varbūt no tā, ko jūs vienmēr sagaidat no Finanšu ministrijas, ir īpaši redzot to, cik tas maksā, jūs droši vien domājat, ka es no Finanšu ministrijas varbūt esmu šodien demonstrējuši kādas lielas skaitļu tabulas par to, ko mēs tieši varbūt finansiāli no šī iegūsim vai tieši pretēji zaudēsim. Es varbūt vairāk iezīmēšu tiešām, kas ir tie pasākumi, par kuriem arī 5 prezidentu ziņojumā šīs diskusijas ir jau iesākušās, iezīmējušās, un varbūt kas ir tie problēma jautājumi vai tās jomas, uz ko mums nākotnē arī nāksies koncentrēties, lai atrastu to savu vietu, to savu pareizo lomu arī kā Latvijai kopumā skatoties uz Eiropas Savienības un arī īpaši uz Eirozonas nākotni. Tātad, ja mēs skatāmies uz 5 prezidentu ziņojumu, jūs droši vien labi zinat, ir tātad dalījums 2 fāzēs. Attiecībā uz pirmo fāzi, kur šie te pasākumi ir jau diezgan konkrēti, jau var teikt iezīmēti, es domāju, mums pašiem no savu viedokļu raugoties nekāda būtiska problēma ar to nav. Bet, kā jau Kārlis minēja, mums droši vien visiem daudz vairāk rūp, kas tad ir tā otrā fāze, šī zināmā mērā nezināmā fāze, kas jau prasīs daudz lielākas un fundamentālākas izmaiņas, iespējams pašos Eiropas Savienības funkcionēšanas pamatos, un kas tad ir tās lietas,
ko mēs šīs stiprākās ekonomiskās un monetārās savienības funkcionēšanā esam gatavi atdot. Jo es domāju, nevienam nav noslēpums, ka, lai mēs panāktu tādu pilnvērtīgu ekonomisko un monetāro savienību, visticamāk būs jomas, būs kompetences, kas mums būs jāatdod centralizētam līmenim, un vai mēs īsti uz to esam gatavi. Varbūt labs piemērs šobrīd arī ir no pirmās fāzes skatoties, kad bez tiem pasākumiem, varbūt, kas ir tādi institucionāli, veidot jaunas institūcijas, ko no vienas puses, protams, var diskutēt, cik tas ir liederīgi un vajadzīgi, bet no otras puses diezgan vai mums ir būtiski iebildumi pret to. Manuprāt, interesantāks jautājums ir tas, kā šajā attīstībā un skatoties uz priekšu izveidosies attiecības starp eirozonu un neeirozonu, jo tātad vienotā tirgus padziļināšana, kapitāla tirgus izveide, digitālā savienība, enerģētikas savienība. Es domāju, mēs visi saprotam, ka tās ir lietas, no kā Eiropas Savienības ekonomika kopumā var iegūt, bet kā tas savā mērā varbūt tās iet kopā ar šo saucamo otro fāzi un to, kādā veidā eirozona redz savu nākotni un tieši integrāciju. Pieņemsim, paskatāmies uz to pašu pirmo fāzi, banku savienības pabeigšanu. Ja? Tātad 3. pīlārs banku savienība, vienotā noguldījuma apdrošināšanas sistēma, ļoti vajadzīga un arī atbalstāma lieta, bet mēs diezgan skaidri jau redzam, iezīmējamies šo jautājumu, ka, lai mēs līdz tādai pilnīgai banku savienības funkcionēšanai nonākam, ir jautājums, cik mēs esam gatavi dalīties riskā, cik mēs esam gatavi dalīties solidaritātē. Un kā viens no tātad ir arī priekšlikumiem banku savienības pilnīgā pabeigšanā skatīties uz maksātnespējas ietvaru kaut kādu vienādošanu. Tai pašā laikā otrs virziens ir vienota kapitāla tirgus savienības izveide, kur mēs arī redzam, ka ir pasākumi, vairāki soļi, kā iespējams izveidot šo vienoto kapitāla tirgus savienību, un tiek minēts tāds jēdziens, kā arī maksātnespējas ietvaru kaut kādā veidā vienādošana. Un jautājums, vai mēs to varam panākt 28 valstu vidū, līdzšinējās diskusijas rāda, ka nevienmēr valsts ir gatavs atteikties no kompetences attiecībā uz maksātnespējas ietvaru vienādošanu, vai to varēs banku savienības ietvaros izdarīt, kas ir tātad eirozonas ietvaros. Tas ir arī zināmā mērā jautājums, uz kuru vēl šobrīd atbildes nav. Ja mēs jau vairāk skatāmies tiešām uz šo otro fāzi, un, manuprāt, arī Nils Sakskungs pagājušajā diskusijā labi iezīmēja šīs idejas par vienotu valsts, vai kā mēs teiktu, eirozonas kasi, vienotu finanšu ministru, vai mēs līdz galam arī apzināmies to, ka jebkurā gadījumā šī sistēma zināmā mērā būs pilnīgi cita plūsma atšķirībā no Eiropas Savienības budžeta un no tā, kādā veidā šobrīd darbojās Eiropas Savienības budžets. Un vai mēs, pieņemsim, skatoties uz eirozonas vienotu budžetu, eirozonas finanšu ministru un kasi, spēsim kaut kādā veidā varbūt saglabāt to situāciju, kāda tā ir attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu, un to, ka mēs principā vairāk esam saņēmēji šobrīd nekā iespējams, tas būtu eirozonas gadījumā, ja tur šie iespējamie kritēriji, kādā veidā darbotos šie mehānismi, būtu savādāki. Un tā, man liekas, ir ļoti liela arī izšķiršanās mums pašiem, cik mēs gatavi esam solidarizēties, jo mums ļoti patīk kohēzijas instrumenti, šī ekonomiskā konverģence varbūt tieši tādā aspektā, kā mēs to šobrīd arī esam gatavi izmantot un saņemt, proti pēc iespējas varbūt tās saņemt papildus naudu, lai sasniegtu iespējams Eiropas vidējo līmeni, bet kādi būs šie mehānismi tieši attiecībā uz eirozonu, ja tas darbosies attiecībā uz ciklu izlīdzināšanu. Ļoti labs piemērs ir mūsu arī šī gada vasarā diskusijas attiecībā uz Grieķiju, ka no vienas puses, protams, mēs esam šajos solidaritātes instrumentos, solidaritātes mehānismos, mēs piedalāmies šajā aizdevuma programmā, bet arī brīdī, kad mums ir tātad šajā brīdī jālēm par to, ka mēs piedalāmies, ka mēs maksājam, mēs vienmēr, arī nevienmēr, bet šajā gadījumā izmantojam atsauci, kas ir iestrādāta arī mūsu pozīcijā. Mēs maksāsim, bet ja mēs nākotnē no tā kaut kādā veidā ciestu, tad šim mehānismam būtu jākompensē mums šie zaudējumi dēļ tā, ka mēs tomēr pret Grieķijas IKP esam sliktākajā situācijā uz vienu iedzīvotāju.
Vai šādi būs tie principi, kādos veidos šie mehānismi darbojās, tas šobrīd ir atvērts jautājums. Un vai mēs vispār esam gatavi šādiem mehānismiem, vai mēs tomēr paliekam pie tā, ka šī fiskālā politika ir decentralizēta un tā principā paliek katras valsts kompetencē. Bet vai caur to mēs spēsim panākt to, ko šis 5 prezidentu ziņojums izvirza kā mērķi. Es tiešām negribētu daudz kavēt varbūt laiku ar savu uzrunu. Es labprāt vairāk iesaistītos diskusijā, tāpēc es iespējams pat neizmantošu visu savu laiku, došu iespēju arī citiem locekļiem runāt šodien, bet noteikti esmu gatava atvērt jautājumiem, jo caur šiem te jautājumiem un atbildēm mēs noteikti daudz vairāk arī sapratīsim to mūsu kopējo interesi un to mūsu kopējo nostāju nākotnē. Paldies, liels! Paldies tev, Līga, bet laiku tu savu izmantoji. Man ir, ja reiz diskutējam, tad diskutējam, un mans pirmais jautājums būtu, protams, ka tas, ko tu atzīmēji arī par to, ka mēs pēkšņi esam pagājušā gada vasarā sākām domāt par to, kā tas ir kļūt no tradicionālajiem solidaritātes pieprasītājiem, solidaritātes saņēmējiem, tagad solidaritātes devējiem, un ka šis būs viens no centrālajiem jautājumiem, kas mums arī pašiem būs jāatbild. Man būtu bijis cits jautājums. Saka, vai ņemot vērā tās izmaiņas, kas šobrīd ir piedāvātas no Eiropas komisijas puses un pārējiem 4 prezidentiem, vai ir kaut kādas tādas lietas, kas tev uzreiz liktos, kas dara tev piesardzīgi, kas likt uzreiz aizdomāties par to, ka nē, tas ir pa daudz, tas ir pa traku? Es varbūt tās nekoncentrēšos tik daudz uz tādiem fundamentālākiem jautājumiem, bet man tāds pirmais piemērs, kas man nāk prātā, tā ir Eirozonas ārējā pārstāvība, ko šobrīd jau Eiropas komisija ir nākus klajā ar konkrētu priekšlikumu. Tas iespējams ir tiešām lieta, kas Eirozonā ir svarīga, kā viņi izskatās Starptautiskajā valūtas fondā un kādā balsī viņi runā, vai tas ir viena balss, vai tas ir caur dažādiem kanāliem šī Eirozonas ziņa tiek valūtas fondam nodota. Es domāju, ka varbūt tā nav tā. No vienas puses varbūt slikti, no manas puses tā teikt, bet no otras puses es nedomāju, ka tā ir tā pati pamata lieta, uz ko mums būtu jākoncentrējās un ar ko mums būtu nākotnē šķēpi jālauz. Iespējams, lai mēs tiešām paskatītos uz Eirozonas nākotni, ir daudz būtiskākas un fundamentālākas lietas, kas būtu pamatā jādiskutē un jārisina, un šī varbūt ir tāda mazāk nepieciešama šobrīd vismaz. Paldies, Līga. Vērsīšos iepriekšējā reizi, es visu laiku sāku ar labo pusi, un tad knapi tik līdz kreisajai pusē jau Stīvs bija. Tagad uzreiz mēģināšu vērsties pie Strautiņkunga. Pēters Strautiņš, DNB bankas ekonomikas eksperts, komentētājs, analītiķis, novērotājs. Bijis arī komentētājs dienā savulaik laikrakstā, un katrā gadījumā mēs ļoti labi pazīstam jūsu rakstus un bieži arī lasam un ar diezgan lielu aizrautību. Jā, vismaz varu pateikt no epistēmiskās kopienas viedokļa, tas tā ir. Man būtu jums vairāk jautājums un lūgums varbūt tās pievērsties, kā jūsuprāt, cik Latvijas dalība līdz šim Eiropas Savienībā ir bijusi ekonomiski izdevīga, veiksmīga, un kā jūs redzat tuvāko 10 gadu laikā, teiksim, līdz 25. gadam, kas ir tās strukturālās reformas, kas mums būtu jāveic, un kas ir tie centrālie jautājumi, kas mums būtu jārisina, un vai, piemēram, tā pati 5 prezidenta ziņojumā minētā konverģences kodificēšana vai uzlikšana par pienākumu juridiski saistošu, vai viņa tā kā Latvijai būtu izpildāma, nebūtu izpildāma, vai būtu vajadzīgs vai ne? Jā, es jau līdz 7 minūtes neizmantot, bet tagad ir tik daudz jautājumu. Latvijas dalība Eiropas Savienībā pavisam noteikti ir bijusi izdevīga. Daudz dažādu iemeslu. Viens no tiem, ja nebūtu šīs dalības Eiropas Savienībā, jau šobrīd daļa no Latvijas galvenajiem ceļiem, nerunājot par pārējiem, varbūt būtu neizbraucami. Tas tā ļoti vienkārši acīm redzam. Viņi dod naudu un mēs tērējam. Zināmā mērā taisnīgi. Mums bijuši ļoti grūti vēsturi. Tāpat noteikti ļoti, ļoti svarīga ir bijusi ārējo tirgu daudz pilnīgāka atvēršana. Tie nekad nebūs pilnīgi atvērti. Vienmēr citās valstīs būs kaut kādi neformāli vietējā protekcionisma tīkli, kurus valsts nekādi nevar regulēt. Bet, kaut vai paskatāmies uz pārtikas tirgu, tas ir kļuvis par vienotu Baltijas tirgu. Teiksim, pārtikas ražotāji, ja viņi runā, viņiem prasa, kāds jūs eksports, viņi automātiski atbild ārpus Baltijas, jo Baltija tas nav eksports. Teiksim, viņi
piegādā Maksimai vai Rimi, un tad šie tīkli caur saviem veikaliem ražotājiem vispār tur neko neprasot izplata pa visu Baltiju. Ja paskatās, kas ir noticis ar rūpniecības struktūru kopš 2004. gada, tad šajā laikā, protams, ne jau vienmērīgi bija pasaulē krīze un Latvijā krīze, bet tomēr ir rūpniecība diversificējusies, mašīnu būve, auto detaļu ražošana šajā laikā ir ļoti strauji attīstījusies, gadrīz vai pat radusies gadrīz no nulles pēc tā sabrukuma fāzes, kas bija pēc Padomju Savienības sabrukuma. Tas viss noteikti bijis ļoti svarīgi arī tīri no imidža viedokļa. Mēs esam noteiktā kategorijā pasaulē. Mūsu atsevišķi ļoti daudz kur nepazīst, atskaitot tuvākās dalībvalstis, bet ko tur apvainoties, vai liela daļa Latvijas iedzīvotāju atšķir Slovākiju no Slovenijas vai Nigēru no Nigērijas un tā tālāk. Tas ir vairāk nekā pašsaprotam, ka pārējās pasaules iedzīvotājiem ir svarīgākas lietas, par ko domāt no viņa viedokļa. Tā, tas par dalību Eiropas Savienībā, tur ir neapšaubām plusi. Vai var runāt par kaut kādiem mīnusiem. Jā, protams, ir bijusi no Latvijas vieglāka emigrācija. Tā notiktu jebkurā gadījumā, bet mazākā mērā, kaut arī tāpēc, ka latvieši ir diezgan tādi likuma paklausīgi cilvēki. Tas ir mīnus, jā. Turpmākos gadus bankām nav pat īsti burbulis jāsāk pūst. Teiksim, šobrīd noguldījumu, ja mēs saliekam kopā Latvijas iedzīvotāju uzņēmumu noguldījumu izmaiņas un kredītu izmaiņas, tur starpība ir joprojām apmēram 1 miljards eiro. Kredīti gadrīz uz vietas šobrīd stāv, bet noguldījumi strauji aug. Teiksim, ja noguldījumi kredīti augs vienā solī. Pat ja mums šobrīd vēl ir negatīva neto migrācijas bilants, par ko es neesmu pilnīgi pārliecināts, tad teiksim, šī tas vēl salīdzinoši vieglā cikliskā atgūšanās, ko mēs neesam izmantojuši, un tā pavisam noteikti to bilanci pārvilks otrā pusē nullē. Runājot par Eirozonu, tur līdz šim ļoti iespējams tā ietekme ir pozitīva. Līdz šim pavisam noteikti. Par nākotni neko nevar zināt. Ar valūtas savienībām ir tā, ka tieši tā ir bijis ar Eirozonu, ka sākumā tā gadrīz visiem ir patīkami, pēc tam ar laiku sāk parādīties problēmas. Ja sāk parādīties, dažām valstīm nav īpašas problēmas parādījušās, bet ir valsts, kuras pavisam noteikti daudz sliktākā situācijā nekā tās būtu, ja tās nebūtu pievienojušās Eirozonai. Vai tā nākotnē notiks ar Latviju? Es ceru, ka nē. Ir iespējas cerēt to labāko, teiksim, kaut arī, piemēram, tāpēc, ka mums ar vāciešiem, nīderlandiešiem un citiem, kas nosaka toni, Eirozonā mums ir līdzīga riska uztvere. Teiksim, pilnīgi atšķirīgi no Dienvidēropas. Tas ir svarīgi. Mums ir mazs valsts parāds, tam nekad, nevar teikt, nekad nākamās 10 gadus pavisam noteikti viņam neļaus kļūt lielam, ir visādi ierobežojumi attiecībā uz dažām uz Eirozonas valstīm. Tas jau ir žoks pēc tam, kad dzirdziņš jau ir aizbēdzis. Grieķija pilnīgi skaidrs, Portugāla arī gadrīz pilnīgi skaidrs, Itālija arī jautājumi, vai tas parāds ir atdodams vai nav. Viņš ir atdodams, ja būs lielāka inflācija Eirozonā. Ja nebūs, tad grūti spriest. Jā, un ja tā pavisam konkrēti par šodienas galveno tematu, vai Latvijai ir vajadzīga vēl ciešāka Eiropas integrācija kopumā, jā, jo tā tad ir pilnīgi skaidrs, jo Eiropa būs ciešāk integrēta, jo būs lielāks spiediens vai tāds nevis spiediens, bet tāda labvēlīga vilkme uz lielāku viendabību, tas drīzāk mūs vilks uz augšu nekā uz leju. Nav šaubu. Tajā pašā laikā neapšaubām ir arī mīnusi. Jā, visās šajās banku savienībās un visos tajos apdrošināšanas pasākumos, teiksim tā, kas domāt, lai traucētu valstīm vai banku sistēmām bankrotēt, pilnīgi skaidrs, ka tur tiešām ir ārkārtīgi maz iespēja, ka mēs varētu būt saņēmēji no šīm sistēmām.
Ne mums liels valsts parāds, ne tam ļaus kļūt lielam, ne mums ir liels privātais parāds, pat ja tas kļūs liels, tad iepriekšējā krīze to parādīja, ka, teiksim, Ziemeļvalstu banku garantija, kaut arī neformāli ir ārkārtīgi spēcīga. Tātad te neko glābt no Briseles vai no Frankfurtas īsti nebūs nepieciešams. Tas, ka mēs kādam citam varētu maksāt jau pieminētajām Dienvidu Eiropas valstīm, tas gan ir nopietns risks. Un varbūt Latvijai tās summas nebūtu tik liels, lai būtiski ietekmētu mūsu makro scenārijus, bet politiski tas varētu būt ļoti nepatīkami un, teiksim, pat kaut kādā ziņā nāvējoši, tādā ziņā, ka tas varētu diskreditēt proeiropeisko spēkus Latvijā. Tas ir bīstami. Paldies, Stradiņkungs. Ļoti precīzi laikā ielikāties. Tas svarīgākais, kas man satrauc. Bet man ir viens jautājums tomēr. Jūs arī sākāt runāt par to, un mums ir, ja mēs tā paskatāmies uz tiem pašiem priekšlikumiem, kas ir tenī prezidenta ziņojumā, tie nākamie plāni, tad viņi lielā mērā ir, kā jau tas bieži vien notiekās, mēģinājumi izvairīties no līdzīgas situācijas atkārtošanās. Man gan ir tieši jautājums. Līdz 25. gadam krīzes vēl būs vai nebūs? Krīze jau nav beigusies. Tiešām, Grieķijas gadījumā turpinās tik stand and pretend. Pa Portugāli, uz to pusi. Tur ir gan milzīgs privātā sektora, gan sabiedriskā sektora parāds. Teiksim, Latvijas salīdzinājumā, Latvijas neto ārējais parāds ir sabiedriskā un privātā sektora ārējā bilance kaut kāda -30% no IKP. Protams, labāk, ja būtu puses, bet tas nav nekas īpašs. Portugālē ir vairāk nekā -100% no koprodukta. Jā, arī ar to vēl tas risku saraksts nebeidzās. Tā kā runāt par nākamo krīzi ir druscītiņi priekšlaicīgi šobrīd vēl. Labi, tas bija ļoti pozitīvi. Aldi, Stradiņkungs jau pieminēja arī emigrācijas aspektus, zinot to, cik tu esi bijis daudz pētījis migrācijas jautājumus attiecībā uz Latviju. Gribētos arī tavu viedokli palūgt politekonomisko par to, kā tu redzi, kādi būs šie te ekonomiskie, sociālā un politiskie aspekti, kas būtu jāņem vērā tālākā integrācijas procesā. Aldis Austers ir Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, bijis ārlietu ministrijas cilvēks, kurš ilgus gadus sēdēja, tā teikt, Briselē un rūpējās par Latvijas Eiropas Savienības savstarpējām attiecībām un ekonomisko sadarbību. Tāpat arī Rīgas Stradiņu universitātes lektors un bijis arī Latvijas bankas cilvēks. Aldi? Jā, paldies, Kārli. Es labprāt aicinātu jūs pievērsties ekrānam. Tikai vajadzētu tikt pašam pie pults, kur man vadīšanai. Tā, es atdīšu šī ploga, jā. Stradiņkungs jau patiesībā izklāstīja diezgan daudz aspektus, ar kuriem mums ir jārēķinās, domājot par Eiropas Savienības un Eirozonas nākotni, un šobrīd ļoti daudz tiešām neskaidro jautājumu. Es centīšos palūkoties šo problemātiku no Latvijas kā mazas periferālas valsts ekonomikas viedokļa un pamodelēt to, kādai vajadzēja būt šai monetārai savienībai, lai mēs varētu justies daudz maz komfortabli. Kāpēc mēs esam periferāla ekonomika? Šeit vairāk apstākļi. Pirmkārt jau tāpēc, ka mums ir daļai slēgta austrumu robeža. Diemžēl šādā situācijā mēs nevaram justies tikpat labi kā, piemēram, Luksemburga jūtas, kuras visas robežas ir vaļā un kur tādējādi ļoti daudz spējīgi iegūt no lielo valstu ekonomiskajām plūsmām, kas iet caur šo valsti. Un jo sliktākas Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju, jo, protams, mūsu ekonomikai ir sliktāk. Tālāk, protams, eksporta struktūra. Ja mēs skatāmies, uz kurien iet mūsu eksports, tad, diemžēl, Eiropas Savienības valstu īpatsvars samazinās. Jā, absolūtos skaitļos eksports pieaug, bet relatīvi tomēr Eiropas Savienības nozīme, īpaši jau Eiropas Savienības kodolvalstu nozīme mazinās Latvijas eksportā. Un tas lielā mērā saistīts ar situāciju Vācijā, Nīderlandē un pārējās Eiropas, jāsaka pat Eirozonas valstīs, kurās ir tekošā konta pārplikums, tātad kuras ir tās eksportspējīgās ekonomikas. Turklāt mums ir augsta atkarība no ārvalsts kapitāla, tas jau nav nekāds jaunums vairs. Kur vēl problēma mums ir iekšējais diskurss. Mums iekšējais diskurss nav vērsts uz Eirozonas attīstības analīzi ilgtermiņā. Mēs joprojām domājam ļoti īstermiņā
un diezgan merkantīli un nacionāli. Un tas jau bija jūtams iepriekšējā diskusijā un arī šodien, ka jautājums, ko jūs vaicājat, vai tiešām esam gatavi solidarizēties un dot šo solidaritāti, ne tikai viņu ņemt, un ka mēs atduramies pret diezgan lielu pretestību šeit iekšējā Latvijā, ka mēs neesam gatavi dot šo solidaritāti, jo mēs uzskatām, ka mēs esam tikuši pāri savām problēmām, un šobrīd mēs esam labie zēni un meitenes un pārējie sliktie. Bet tā problēma ir tā, ka dalība Eirozonā, tāda, kāda viņa šobrīd, diemžēl, rada pārāk liels risks Latvijas ekonomiskajai attīstībai un pilnīgi iespējams, ka mūsu konverģences procesi apstāsies un mēs nespēsim sasniegt attīstītas Eiropas Savienības valsts līmeni. Paskatieties dažus skaidrs, tad šeit ir eksporta struktūra, eksports kopumā un eksports uz Eiropas Savienības 15 valstīm, tātad vecajām dalībvalstīm, kuras nosacīt veido šo kodolu. Tātad zilie stabiņi ir šis eksports uz ES 15, te jūs redzat, ja, ka, diemžēl, šīs eksporta īpatsvars samazinās uz Eiropas valstīm. Tas pats arī ir par kapitālu tiešām investīcijām Latvijā, arī šo valstu investīcijas Latvijā samazinās relatīvi. Un, ja mēs runājam par zaudējumiem, ieguvumiem no Eiropas Savienības, protams, šis ir ļoti hipotētisks un stilizēts aprēķins, bet šeit ir tātad svarīgi ņemt vērā, protams, tātad ir preču pakalpojumu bilanci, kur ir negatīva, un tas rada Latvijai zaudējums aptuveni 1,6 miljardu eiro apmērā, bet mums ir ieguvumi no Eiropas Savienības struktūrāliem fondiem, kas ir mēram aptuveni 3% apmērā. Tad mums ir strādājušie naudas pārvedumi, kas arī ir Latvijai dod ienākumu aptuveni 2,3% apmērā. Tad ir tiešās investīcijas aptuveni 0,5% apmērā, un tad mums ir zaudējumi emigrācijas. Ja mēs vērtējam, ka aptuveni 250 000 mūsu ekonomiski aktīvo cilvēku ir ārpus Latvijas, hipotētiski pareizinot ar nacionālu ienākumu Latvijā uz vienu personu pēc pirktspējas paritātes, kas ir 14. gadā bija 17,5 tūkstoši. Jūs redzat šos 3,6 miljardus, kas ir tirgus zaudējums Latvijā no dalības Eiropas Savienībā. Un saliekot šos ciparus kopā, jūs redzat, ka 1:4 šobrīd nestoties uz nozīmīgiem struktūra fondu finansēm, kas ieplūst Latvijā, diemžēl Latvijas ekonomiskā kapacitāte, mēs ar savu kapacitāti subsidējam Eiropas Savienību. Protams, ir tie apstākļi, un tie apstākļi ir saistīti to, ka mēs esam tomēr nācija valsts, un mēs izdarām politiskās izvēles, esam spiesti izdarīt politiskās izvēles, nereiķinoties ar ekonomiskajiem ieguvumiem, un, protams, ar šiem skaitļiem nevēlos parādīt, ka tā būtu bijusi kļūda, ka Latvija ir Eiropas Savienībā un Eirozonā nekādā gadījumā, bet vienkārši ir no manas puses vēlme aicināt domāt par tiem riskiem, ar ko ir saistīti šīs dalības, un ar šiem riskiem rēķināties un attīstīt instrumentus, lai šos riskiem neļautu materializēties zaudējumos. Un te jūs redzat konverģenci ar Vāciju, tur ir dati no 3 Baltijas valstīm, un, kā redzat, diemžēl Latvijas konverģence ir visvājākā. Tad 10 gadu laikā esam konverģējuši ar Vāciju aptuveni nedaudz vairāk par 10%, kas ir sliktāks rādītājs nekā Igaunijas un Lietuvas gadījumā. Protams, tās apstākļi atšķirās mazliet ar šīm 3 Baltijas valstīm, bet jebkurā gadījumā, protams, Latvijas rezultāts nav tas iepriecinošākais. Eiropas komisijas pētījums par tekošā konta pārpalikumiem Eiropas Savienībā diezgan skaidri parāda, ka Eirozonā, ne tikai Eirozona, bet arī Eiropas Savienībā ir izveidojies valstu kodols, kuras ir ļoti cieši integrētas savstarpēji, un tās ir šīs saucamās pārpalikuma valstis, kuras spēj eksportēt, un šo kodolu veidot Vācija, Nīderlande, Dānija, Beļģija, Zviedrija, Austrija. Un mūsu problēma, ka mēs neesam spējīgi ar savu ražošanu integrēties šajās kodola valsts ražošanas un pārdošanas ķēdēs. Mēs tirgojamies, bet mēs tirgojamies ar trešajām valstīm, mēs mēģinām spēlēties ar Ķīnu, Indiju, tagad ar Latīņu Ameriku, tad ar tāliem tirgiem, lai gan patiesībā šķiet, ka tas mazliet maldinoši, jo drīzāk būtu jādomā par to, kā integrēt, vairāk sadarboties ar šīm attīstītajām Eirozonas un Eirosavienības valstīm.
Lūk, un tas viss bedina domāt, ka mums ir jāmaina šis diskurss, mums jāsāk domāt ilgtermiņā, jāapzinās, ka pastāv šie riski un vajadzīgs strādāt solidaritātes mehānismu attīstīšanu ne tikai veidot banku savienību, bet ir nepieciešama ekonomiska savienība, kuras ietvaros nacionālajie fiskāli instrumenti tiek papildināti ar Eiropas līmeņa fiskāliem instrumentiem, jo, diemžēl, Latvijas fiskālā kapacitāte reaģēt uz vienlīdz, lai stimulētu Latvijas ekonomiku, piemēram, šobrīd, vai arī viņi bremzētu, tad, kad būs nākuša pārkāršanas fāze, diezgan ierobežoti. Un tāds stilizēts attēls, kādai būtu jābūt šai monetārai savienība ideālai, monetārai savienība periferālai ekonomikai, proti šajos apstākļos investīcijas pārvietot ir daudz grūtāk, vieglāk ir aizvest darba spēku uz Vāciju, respektīvi rezultātā veidojas kad Vācijā veidojas mūsu diasporas, mēs importējam no Vācijas fiskālo disciplīnu, tajā pašā laikā privātās investīcijas neplūst uz Latviju, un tāpēc jautājums, kā uzturēt dzīves līmeni vienlīdz augstu gan Vācijā, gan šajās periferālās ekonomikās un tās publiskās investīcijas. Daļai struktūra fonda pild šo funkciju, taču nepietiekošā apmērā, un pēc pēdējais slaids. Mums ir labs piemērs ir mūsu cepšanās par algas līmeņiem Latvijā, ka lūk, algas augos straujāk nekā produktivitāte. Manuprāt, tā ir mazliet muļķīga un nepareiza satraukšanās, jo šeit jūs redzat, šie zilie stabiņi, tie liecina, rāda peļņas rādītājus uzņēmumiem, un Latvija, kā redzat, ir salīdzinoši labā situācijā. Latvija uzņēmumi pelna ļoti labi, un ja aug šīs algas, tas nozīmē, ka tas lielā mērā notiek vai uz produktivitātes pieauguma rēķina, vai uz uzņēmuma peļņas rēķina, bet tā kā šī telpa ir, tā kā mums ir iespējas vēl audzēt algus un tādējādi kāpināt kopējo labklājības līmeni Latvijā. Paldies! Paldies tev, Valdis, liels! Prieks klausīties un vienlaicīgi arī biedējošu vīzīti uzzīmēja. Prieks klausīties par to, ka fiskāli instrumenti ES līmenī ir vajadzīgi, tā būtu kasa vai finanšu ministrs, to arī to atzina. Tas, kas bija biedējoši un ko es īstenībā jau Strautiņkungam iepriekš prasīju, bet varbūt nesadzirdēju atbildi līdz galam, bet tāpēc es paprasīšu tev, Valdi. Ir runa par to, ka konverģence Eiropas Savienībā līdz 25. gadam vajadzētu ieviest tiesību aktos, ka viņi ir juridiski saistoši. Jautājums ir par to, spriežot pēc tavas analīzes, vai, ja, piemēram, ielikt, ka ir jāsaņem līdz 80, no galvas vienkārši ņemot ciparu, teiksim, 80% no ES vidējā līmeņa vai no Eirozonas vidējā līmeņa ir jāsasniedz līdz tādam un tādam gadam, ja no neizpildu tev ir jāmaksā soda naudas. Vai Latvijas gadījumā tas ir reāls scenārijs? Jā, tas ir ļoti interesants. Tas būtu interesants risinājums, ja tas tik uzlīdz kā pienākums konverģēt patiesībā. Tas noteikti veicinātu šeit Latvijā šo domāšanu par pareizākiem veidiem, kā attīstīt ekonomiku, un varbūt tiešām mēs beidzot atrisināt šo maksāt nespējas, patvaļas problēmu un viss tas, kas mums ir tās uzkrātēji jautājumi. Bet, protams, ja tā nopietni runājot, tas neizklausās iespējams, ja nav radīti nepieciešami instrumenti, lai šo konverģenci uzturētu. Un šis iztrūkstošais instruments ne tikai banku savienību un noguldījumu apdrošināšanu, bet arī bezdarba apdrošināšanu. Jo nodarbinātība Latvijā ir atkarīga ne tikai no Latvijas valsts politikas, bet arī no kopējās situācijas Eirozonā, Eiropas Savienībā. Ja mums ir instrumenti, kā apdrošināties Eiropas līmenī, kad tiek veidoti šie automātiskie stabilizatori Eirozonas līmenī, tad mēs varētu domāt par šādu konverģences pienākumu, bet pretējā gadījumā ir grūti iztēloties. Paldies tev, Valdis, par skaidrojumu. Visbeidzot, Sergejs Potapkins, 11. un 12. Saeimas deputāts no frakcijas Saskaņa, uzņēmējs, arī politisko-ekonomisko procesu novērotājs iepriekšējā Saeimā. Esi bijis ārlietu komisijā un pat iepriekšējā tu esi bijis ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Tavs skatījums par to, ko sabiedrība prasa, ko sabiedrība grib? Ko sabiedrība prasa, ko sabiedrība grib? Labs jautājums. Es domāju, ka sabiedrība labprāt, protams, gribētu virzīties pie tiem cipariem, kas Aldis radīja par Vācijas iepirkumu līmeni, bet jautājums vairāk bija,
ko politiķi gribējas un cik tālu viņi ir gatavi iet un dalīties ar atbildību ar Eiropu. Un tad mēs zinām, ka Eiropa ir tagad diezgan populāri arī augsts nacionāls tendences, protekcionismu un par federalizāciju, kas bija diezgan populāri pirms 2-3 gadiem, mēs vairs nerunājam. Tad jaunie draudi arī grib no politiķiem sekmēt sabiedrības nostāju un attiekties varbūt polemika, diskusija no ciešas Eiropas integrācijas. Bet arī mums ir iekšējas problēmas. Mēs pēdējos gadus redzējām, ka gadījumos, kad mēs, piemēram, piedalījāmies kopējos projektus, starptautiskajos projektus, kā Rail Baltica, mums ir diezgan diktas problēmas ar komunikāciju, ar sinhronizāciju un radas jautājums par finanšu kontroli. Cik tālu Nacionāla parlamenta un valdība ir gatava iet un atdot kontroli par finanšu formējumu Eiropai un Eiropas institūcijām. Un mana atbilde ir, ka politiskā elite atdos finanšu kontroli par budžeta formējumu. Tad tas būs pēdējā lieta, par ko sapņo politiskas elites. Mēs varam un drīkstam deleģēt, runājot par Latviju, tādas sfēras kā ārpolitika, kur mēs esam maz svarīgi. Es domāju, arī finanšu politiku globāli, Eiropas līmenī. Varam runāt arī par drošības politiku, jo atbildība par mūsu drošību ir NATO. Mums ir vienkārši pienākumi, ka mums jāpilda un mums nav jādomā par kaut kādu globālu politiku. Bet, protams, budžeta jautājumos mēs būsim te, cīnīsimies līdz galam. Runājot vēl par jautājumiem, kas Latvijas sabiedrībai nav pieņēmami, lai atdotu to Eiropai, tas, protams, visi emocionālie jautājumi. Valodas, nacionalitātes, pilsonības un, piemēram, ir tad iespēja, ka kādreiz Eiropa kaut kādu valstī, Makedonijā, Krievu valoda kļūs par oficiālu valodu. Piemēram, tad mēs zinām, ka automātiski viena valoda, kas ir oficiāla Eiropa, kļūs par oficiālu valodu visai Eiropas Savienībai. Es domāju, arī tad iespēja runāt par to. Latvija būs diezgan nepopulāra un radīs daudz diskusiju un daudz konfliktu sabiedrībā. Un dos atkal iespēju politiķiem izmantot šo sensitīvu jautājumu savas politiskas priekšvēlēšanas diskusijas. Tas ir tikai viens piemērs, lai paskaidrotu, kāpēc es runāju par sensitīviem jautājumiem. Par mūsu mājas darbu un mūsu problēmām, es piekrītu, ka mums jādomā par ciešāku sadarbību ar kaimiņiem, ar Eiropas valstīm un runā arī par Lietuvu, Igauniju. 25 gadus mēs nevaram saskaņot ne nodokļu likumdošanu, ne mūsu kopējo pozīciju transporta joma. Piemēram, katra valsts mēģina virzīt un popularizēt savu lidostu, savu aviokompāniju. Labi, Rail Baltica jau pieminēju, cik daudz mums problēmu bija ar saskaņošanu. Tad, ir daudz, ko darīt arī tuvākajā apkaimiņu vidē un tikai pēc tam runāt, kā mums saskaņot mūsu politiku ar Portugāli un Spāniju.
Paldies, Sergejs. Bet man gan ir viens jautājums, tu gan atbildēji uz to sākotnējo par to, ka vai mūsu politiķi būtu gatavi atdot budžeta pārraudzīšanu Eiropas komisijai, tā kā pilnībā vai izlemšanai, bet jautājums ir, vai kaut kādu Eiropas komisijas klātbūtni un ietekmi caur pastāvīgām vizītēm un norādījumiem, kādā veidā tādīs pašās country specific recommendations vajag ievērot un tā tālāk. Vai to tu redzi kā iespēju? Ir kā different approach. Viens ir labākas prakses dalīšana. Un, protams, mums visiem tas ir izdevīgi un labi un vajadzīgi. Bet otrais ir tieši kontrola. Un es domāju, ne tikai Latvijā, jebkura valstī nacionālie politiķi gribētu kontrolēt, jo finanšu kontroli ir iespēja ietekmēt vēlētāju, ir iespēja sev nodrošināt labu rezultātu, un ir atbildi. Paldies tev. Mani jautājumi pagaidām ir izsmelti, bet es labprāt ķertos klāt auditorijai un jūsu jautājumiem. Tā kā man būtu lūgums pacelt roku, nosaukt vārdu un institūciju vai nodarbošanos, kurai jūs piedēvēt, un arī jautājumu, kam jūs tieši uzdodat. Vienlaicīgi gan gribēju norādīt arī, ka panelistiem ir iespējas atbildēt vienam uz otru komentāriem, arī, ja nu gadījumā ir šī gadījumā vēlme pēc tā. Vai neviena jā, tur ir atslēņš, jā. Paldies no Saeimas. Ziniet, es jau pie šiem jautājumiem dienā strādāju Eiropas lietu komisijā, un mēs pieņemam lēmumus, regulas un direktīvas un vispārējais. Es domāju, ka es gribētu, lai pārējie dalībnieki atbildētu Austerkungam par to biedējušo ainu. Un es domāju, tas stilizētā aina, ko viņš te rādīja uz ekrāna, varbūt tu vari parādīt to, jā. Cik mēs esam maz saņēmuši un cik daudz mēs būtu samējuši, nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā. Tas būtu tas patās kā jautājums, kas būtu, ja būtu. Jūs varat iedomāties Eiropas Savienību, vai Alde, tu esi ierēķinājis, ka Eiropas Savienībā mēs neiestājamies un iestājās Igaunija un Lietuva, un es varu pateikt, pēc dažu gadu laika, tad Ziemeļa Latvija būtu daļa no Igaunijas, un Dienvidu Latvija kurzem būtu apakaļ tur Polijas, Lietuvas, kā saka, kļazistē. Var tikai paskatīties, kas notiek ar Baltkrieviju, kas neiestājās, un ar Ukrainu, par Ukrainu vispār nerunājot, un par Gruziju un Moldavu. Ja? Tagad tas ir tie tāds teorētisks skaitļi, kas ar politisko realitāti nekāda sakara, absolūti nekāda sakara. Un tas, ka mēs esam tik sliktāk nekā Igaunija Latvija, tā ir mūsu vaina. Tā nav Eiropas Savienības vaina. Ja? Bet viena lieta gan, kur es piekrītu jums visiem, ja? Mēs maksājam, Kleviņas kungs man pielabos, ja? Mēs maksājam diezgan lielu naudu Eiropas Bankas Savienības, kā viņi saucās, noregulējuma fonds, ja? Tā viņš saucās, glābšanas fonds. Ja? Ja gadījumā tur kaut kas aiziet dēlī, tad mēs piedalāmies, glābsim. Bet mums ir viena atruna, un jūs varētu to vēl paskaidrot, jo mēs neiesim ņemt kaut ko tieši ārpus tā, lai palīdzētu Grieķijai, un tas ir politiski neiespējams. Kas to teica? Jā, atkal man jāuzbruk Osterkungam. Tas ir politiski neiespējams ņemt no mums, naudu no mums, kas no mūsu vēlētājiem, pensionāriem, visiem darbiniekiem un maksāt vienai valstī, kā Grieķijai, kur dzīves līmenis ir augstāks par mums. Gribat to darīt? Klusums. Ja? Bet mēs maksājam, mēs esam ļoti lielu naudu iemaksājuši, ka daļai mēs iesim līdz tam. Ja, bet nevis, ka mēs tieši ņemam no mūsu valsts kases. Jā, lūdzu. Paldies, Atis. Es redzēju, ka vēl bija jautājumi. Divi bija, nebija? Es atvainojos, es tava neko neredzu. Jā, Beigos Polītis Saima. Veiko, vēl viens. No iepriekšējās Man jautājums ir Sergejam. No vienas puses tu skanēji mazliet pesimistisks par to, ka kādā veidā tātad nākotnē varētu būt nodotas pilnvaras Eiropas Savienībai. Tā pašā laikā, ja nemaldos, tu kopā ar saviem partijas biedriem, arī tu esi politiķis tāpat kā es, tu balsoji pret fiskālo disciplīnas likumu.
Un šajā gadījumā tad ir jautājums par nākotni runājot. Pirmkārt, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad tikai kopš Maastrichtas līguma, tātad tas ir mazāk kā 25 gadus mēs būvējam šo te kopējo projektu, bet mums ir piemērs Amerikas Savienotās valsts vai citas federācijas, ja mēs to vēlamies. Šajā gadījumā arī Amerikas Savienoto valstu atsevišķi štati vai Šveices kantoni pašiem ir kontroli pār savu budžetu. Tā kā šajā gadījumā nevajag, manuprāt, maldināt Latvijas sabiedrību runājot to, ka mēs nodosim savus budžeta tiesības kādam citam. Galu galā mums pašiem būs jāstrādā. Tas ir viens, bet jautājums tev ir tāds. Ja tu saki to, ka nevajadzētu vairāk pilnvaras nodot, bet tajā pašā laikā mēs redzējām piemēru līdz 2009. gadam ar gāzēšanu grīdā, par to, kā pilnīgi bez nekādas kontrolas fiskālās disciplīnas mēs nonācām līdz 7,5 miljārdu aizņēmumu, kas atkal bija mūsu pašu kļūda. Tad tava atbilde šajā gadījumā. Ja mēs nevaram disciplīnu pieņemt, tā kā jūs balsojat kopā ar frakciju, un ja mums ir biedz par to, ka nav kontrola, tad kāds ir risinājums tavuprāt? Paldies. Jā, frakcijas disciplīna ir cits jautājums. Gribētu paskaidrot, es neteicu, ka nevajag dot, bet es teicu, ka vēlmes šobrīd nav. Un es personīgi varu teikt, ka es esmu tāds federalists, un es ar abām rokām ir par to, lai Eiropas Savienība kļūtu centralizētāk un mūsu likumdošana tiktu vairāk harmonizēta. Un es domāju, ka arī ir laba praksa vienkārši paņemt citā valsts likumdošanu, to lokalizēt un izmantot. Un arī mūsu piedalīšana Eirozonā mums rāda, ka jo lielāka savienība, jo lielāka teritorija, kur mēs varam izmantot līdzīgas lietas kā valūtu, dod mums, kā mazai valstī, lielākas priekšrocības. Paldies, Sergej, paldies, Veiko, par diskusiju. Aldi Līga, jums arī tik jautājumu uzdod. Jā, es atbildēšu uz Leņkunga jautājumu. Bet kā es teicu, politiskā realitāte, ekonomiskā realitāte ir ekonomiskā realitāte. Un uzdot jautājumu, vai Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir bijusi jēdzīga, tas ir neētisks jautājums, ņemot vērā politiskās nepieciešamības. Un tāpēc jau minēju, teicu, ka vērtējums nav par to, vai tā bija kļūda. Problēma ir cita, kā mēs veidojam apstākļus, lai sekmīgāk spētu darboties un būt šajā Eiropas Savienībā un tiešām kaut kādā nākotnē panākt tādu pašu dzīves līmeni, kāds ir Vācijā. Un šobrīd, diemžēl, šie apstākļi neliecina, ka mēs to spēsim, jo pirmkārt mēs nediskutējam par problēmu būtību. Un tā ir tā galvenā problēma. Jūs sakat, ka politiskā realitāte lūk ir tāda, mēs neesam maksāt Grieķijai. Un Strautiņkungs minēja, ka ir maz varbūtība, ka varētu atkārtoties tāda izšķibela, kāda bija, iespējams, jāpiekrīt, bet no otras puses, vai mēs ekonomiski konverģēsim ar rietumu valstīm, kuri tie spējīgie, kur Latvijā uzbūvēs jaunas uzņēmumus, kur spēs darboties pasaules līmenī. Kā mēs šos cilvēkus iegūsim? Kā mēs viņus izaudzējam? Kur viņi ņems kapitālu un zināšanas? Ja es varbūt papildināšu vai atbildēšu uz jautājumu Leņa kungam attiecībā uz Eiropas stabilitātes mehānismu. Protams, ka mēs runājam par šo otro fāzi, tad zināmā mērā šie visi pagaidu mehānismi, kas ir radīti kā atbild uz krīzi, kā tas pats Eiropas stabilitātes mehānisms, viņš jau visticamāk tiktu nostiprināts pamatlīgumos. Un tas jau arī caur to, ka šie juridiskie mehānismi būtu daudz skaidrāki, viņš zināmā mērā varbūt neļaut mums dažkārt izvēlēties vai radīt pozīcijas, kas varbūt ne visiem patīk. Protams, ka mūsu nodokļu maksātāji arī ir tie, kas ir iemaksājuši šajā Eiropas stabilitātes mehānismā. Un jautājums ir par to, vai tiešām mums ļaus izvēlēties tādu mehānismu, ja mēs runājam par kopējo Eirozonas solidaritāti, kur mēs varēsim nemaksāt Grieķijai vai pieņemsim kādu ļoti sliktu scenāriju gadījumā, ka mēs būsim tie, kas būs atbrīvoti no zaudējuma sekšanas, proti papildus iemaksājot Eiropas stabilitātes mehānismā. Un tas ir, man liekas, tas jautājums, ar ko mums ir jārēķinās, jo tieši par to jau arī būs tā otrā fāze, ka šie te pagaidu mehānismi, viņi būs nostiprināti
risināt juridiski caur to, ka visticamāk mums būs iespējams kādas atkāpes, bet jautājums ir kādas. Par ko tieši? Vai varēs nemaksāt valstīm, kas ies uz grunti? Vai, jā, par šo? Kā lai to saka? Es biju viegli pārsteigts to redzot. Teiksim, visās ekonomikas mācību grāmatās, ko esmu redzējis, ir, kur brīdina par populārām izpratnes kļūdām par ekonomiku, teiksim, brīdina, ka, teiksim, nevar skatīties uz tirdzniecības bilanci jebkādu, kā kaut ko a priori sliktu vai labu, jo tirdzniecība ir brīvprātīga apmaiņa. Vēl jau lielāka kļūda ir skatīties ar kaut kādu daļu no valsts tirdzniecības partneriem, ka tur ir negatīva bilance, jo, teiksim, ja Latvija neimportētu mašīnas no Vācijas, viņi importētu no Japānas vai no Amerikas. No tā, pat ja Latvijas, teiksim, tirdzniecības bilance ar Eiropas kodolu būtu pozitīva, tā būtu negatīva kaut kur citur. Latvijas gadījumā pavisam noteikti, un tas ir lielākajā daļā valstu, ka to, kāda valstī tirdzniecības bilance nosaka, nevis tas, cik tā ir eksportspējīga, bet tieši kāda ir šīs valsts iedzīvotāju uzņēmumu vēlme tērēt naudu vai aizņemties naudu. Latvija, teiksim, pievienojoties Eiropas Savienībai, strauji audzēja savu eksportspēju un strauji palielināja savu tirdzniecības deficītu, jo radās iespēja vieglāk aizņemties. Un tad vēl, protams, ieslēdzās burbuļu iekšējā dinamika. Bankas sāk aizdot naudu cilvēkiem, kuru darbvietas un algas ir radījuši iepriekšējie banku kredīti. Un tas vienmēr būs. Tas būs arī nākotnē. Ja tie ir daži procenti, tas ir ok. Ja tie ir, nezinu, 30 vai cik mums tur bija procenti, to grūti tā aprēķināt. Tad, protams, fizikas likums neviens nav atcēls, vai ne? Tad burbuļu iekšējā dinamika tajā brīdī pilnīgi ņēma virsroku par notikumu gaitu un, protams, burbulis sabruka. Burbulis būtu bijis jebkurā gadījumā. Viņš sāk pūsties pirms mēs pievienojāmies. Viņš būtu bijis drusku mazāks, bet pēc tam toties, tur, teiksim, valūtas fonds jau tur staipīja savus iekšējos noteikumus līdz maksimālai robežai, lai viņi aizdot to, ko viņi piesolīja. Par laimi nevajadzēja to visu izmantot, bet vienalga tā bija tikai kaut kāda, laikam, 3. daļa vai 4. daļa no nepieciešamās paketes. Eiropas Savienība neaizdot valstī vai nepiešķirt šādu kredītlīniju valstī, kas nav tās dalībniece. Līdz ar to, tur būtu tur būtu ļoti, ļoti nopietna situācija gal galā. Bet kas vēl? Jā, tas bija man tas lielākais iebildums. Jā, un, protams, emigrācijas bilants būtu negatīva jebkurā gadījumā. Viņi bija izteikti negatīvi jau pirms pievienošanās Eiropas Savienībai. Viņi kļuva lielāki, jā. Tur var apskatīties to starpību, bet starp citu, man liekas, pat nebija pieaugums. Tās bilances pieaugums, vai viņš bija reizēs? Ok, varbūt, bet viņi bija liela jebkurā gadījumā. Tā, tie laikam bija tie galvenie punkti. Paldies, Stratinkungs. Mums bija vēl 2 jautājumi. Sveicināti. Kristaps, topošais lauku pašvaldības vadītājs, lauksaimnieks. Decembrī izskanēja ziņas, ka esam pasūtījuši pētījumu pa 0,3 miljoniem par nodokļu sistēmas analīzi. Pirmie ziņojumi ir bijuši, ir tas, ka mums ir zemākā nodokļu sistēma valstī, bet tajā pašā laikā ir augstākais nodokļu sloks cilvēkiem, kas saņem īpaši salīdzinoši nelielas algas. Mums minimāla alga ir 370 eiro, bet vidējā mēneša alga sastāv jau 800 pār eiro. Kurā brīdī rodas tas milzīgais kāpums, vai Latvija ir gatava, tā politiķi, ekonomisti, finansisti ir gatavi kaut ko darīt, lai šo lielo šķirbu starp nabadzīgākajiem un bagātajiem samazinātu. Paldies. Paldies par jautājumu. Imants Tiesnieks, es esmu vecākais eksperts Finanšu ministrijā. Es gribēju turpināt par šo jautājumu par to emigrācijas sekām, un varbūt uzdošu jautājumu Strautiņkungam viņa vērtējumā. Tad pēdējo gadu emigrācijas procesa rezultātā mēs esam tādā situācijā, kādā mēs esam, ka mūsu
iedzīvotāju vecuma struktūra būtiski ir izmainījusies, un īstenībā viņa attālinās savā ziņā no Rietuma Eiropas valstu vecuma struktūras. Kaut gan arī tajās valstīs, Vācijā, un, kā mēs zinām, ir diezgan negatīva dzimstība, bet viņām nav šī ārējā emigrācija tik liela. Un kā jūs skatītos 10, 20 gadu perspektīvā, kā mums būtu jāmaina ieņēmumu un izdevumu politikas, lai mēs, teiksim, no šīs situācijas, kādu mēs tagad apzināmies, un kas jau arī minēt daudzos ārējo ziņojumos, kā Eiropas komisijas ikgadējā ziņojumā vai OECD ziņojumos, tagad par sociālo politiku un darbs tirgu. Kā būtu mums jāvirzās, lai no šī punkta mēs tomēr tuvotos, ka tuvāk kaut kādai konverģencei, nevis nonāktu līdz bedrei dziļākai? Paldies par jautājumiem. Jā, es varu pavisam īsi atbildēt uz to pirmo jautājumu par nevienlīdzību. Pavisam īsi, jā. Teiksim, es jau stipri vairāk kā 10 gadus esmu nodarbojies ar to, ka esmu mēģinājis virzīt Latvijas sabiedrības, būtu jāsaka Rīgas liberālās elites domāšanu par nodokļu politiku drusku virzienā pa kreisi. Teiksim, es joprojām, mans ideālais punkts būtu tāds, kas ir no Eiropas vidējā rādītāja pa labi, bet no Latvijas status quo pa kreisi. Tajā pašā laikā, varbūt tieši tāpēc var atļauties pateikt, ka turpmākajos gados 5-10 arī bez valsts iejaukšanās, kas būtu zināmā mērā vēlami jebkurā gadījumā, var pataisīt mūsu nodokļu sistēmu progresīvāku, nekaitējot izaugsmei, bet tā nevienlīdzība samazināsies jebkurā gadījumā, zināmā mērā pati no sevis, un tur tas mehānisms būs tāds diezgan vēlnišķīgs. Savukārt mehānisms, kāds notiks, atkal nebūs foršs vismaz no visiem skatu punktiem. Respektīvi, Latvijā iedzīvotāji koncentrēsies ap attīstības centriem. Par laimi, tie nav tikai Rīga, bet skaidrs, ka ir runa galvenokārt par šo skaisto pilsētu. Un aizbraucot cilvēkiem no vietām, kur ir ļoti ierobežotas darba iespējas, tur palikušajiem radīsies iespēja prasīt vairāk. Un, teiksim, situācijā, kad Lielrīgā dzīvos nevis vairs pusi iedzīvotāji, bet drusku vairāk, tas arī būs tā kā Gini samazinošs faktors, jo kur tad Latvijā ir tā nevienlīdzība? Ejot pa Rīgu, jūs redzat drausmīgu nevienlīdzību. Labi, ir daži dārgas mašīnas, bet doties nav tāda liela graustu rajona, vai nekā. Ir dažās valstīs ar diezgan līdzīgu ienākumu līmeni, kādas ir Latīņa Amerikas bagātākās valsts. Rīga lielā mērā ir vidusšķiras pilsēta. Viss staigā apmēram līdzīgi, lielākā daļa mašīnu ir līdzīgas, visi iepērkās apmēram tādos pašos veiklos. Tad nevienlīdzība ir lielā mērā reģionāla. Tā samazināsies arī nevienlīdzība. Var redzēt algu datos jaunākajos jau kādu laiku, ka nozarēs ar zemākām algām tās aug straujāk par vidējo. Teiksim, ir 9% zemākajā algu galā pieaugums un 5% apmēram nozarēs ar lielākajām algām. Vismazākās parasti baņķieriem, tā viņiem vajag. Tas par nevienlīdzību. Tā, par iedzīvotājiem. Jā, daudz kur pasaulē tā situācija nav īsti laba, un es tagad atbildēšu, tas priekš jums būs negaidīti. Es domāju, ka viens faktors, kas to situāciju palīdzēs sākt ārstēt gan Latvijā, bet teiksim, jo īpaši dažās bagātajās valstīs kā Vācija un Japāna būs apzināšanās par to, ka sabiedrība nevar kolektīvi nodrošināt savu nākotni ar naudas uzkrāšanas palīdzību. Tas ir tāpat kā ar paudžu solidaritātes pensiju sistēmu. Teiksim, tie cilvēki, kuriem nav bērnu vai ir viens bērns, viņi paļaujās, ka citu izaudzināt bērnu maksās viņiem pensiju. Tas ir ok līdz brīdim, kamēr tā sāk domāt ļoti daudz. Savukārt naudas uzkrāšana. Teiksim, Latvijā kā mazajā valstī tā pat pašai par sevi nebūtu problēma, bet teiksim, ja pārāk daudz cilvēku sāk paļauties, ka viņi uzkrātos finanšu aktīvus pārpirks kādu citu izaudzinātie bērni, tas arī vairs nav forši. Un te mēs redzam, ka tie riski satiekās vienā punktā, jo tie, kas nākotnē maksās nodokļus un tie, kas pārpirks finanšu aktīvus, ir vieni tie paši cilvēki. Paies ilgs laiks, kamēr tā teikt, šī apjausma
pārvērtīsies kaut kādā rīcībā, bet agri vai vēl tas notiks. Latvijā, teiksim tā, šobrīd mēs esam tagad drusku tā kā iespiesti, atliek kārpīties. Viens no ceļiem neapšaubām ir labāka personiska apzināšanās par to, kā nodrošināt savu nākotni. Latvijas gadījumā, protams, uzkrājumi ir mazi un viņiem jākļūst lielākiem, par to nav šaubu. Bet viņi neatrisinās pilnīgi visu. Nesagaidiet no finanšu sistēmas, ka tā atrisinās visas problēmas. Pavisam noteikti arī imigrācija. Tuvākajā nākotnē nav liels jēgas. Ir liels cilvēku skaits, kas ir gatavi atgriezties Latvijā uz daudz mums pieņemamām darba vietām. Šobrīd masu imigrācija drīzāk traucētu no Latvijas emigrējušo cilvēku atgriešanos. Bet droši vien pēc kādiem 10 gadiem šis resurs būs izsmelts vai lielā mērā izsmelts. Viņš nekad nebūs pilnīgi izsmelts. Teiksim, es dzīvē daudz esmu strādājis ar cilvēkiem kopā, kuri paši aizbrauc no Latvijas, bet kuru vecāki aizbrauc no Latvijas un kur atgriezās. Tā kā tas resurs nekad netiks izsmelts. Bet teiksim, nevarēs vairs sagaidīt ļoti lielu plūsmu. Tajā brīdī pavisam noteikti. Teiksim, ja kaut kādā nākotnē 10% no latviski runājošiem cilvēkiem pasaulē būs neģeri, man ar to nav nekāda problēma. Ja kādam šeit ir problēma, es tur nevaru nekā palīdzēt, bet tas noteikti ir ceļš. Tas noteikti ir ceļš. Vai viņi gribēs mācīties, ja mēs šeit radīsim kultūru, kas ir pietiekami pievilcīga, lai cilvēki tajā vēlētos iet, tad viņi iemācīsies. Ja mēs visu laiku vaimanāsim, tad droši vien, ka viņi nemācīsies. Ko mācīties? Šī tāda ņauduļu valoda. Paldies, Strautiņkungs. Ja drīkst, es no rasismu, tomēr to diskusiju rasismu Latvijā pārsvedīšu atpakaļ uz Eiropas Savienību, bet jūs uzsākāt vienu ļoti interesantu niansi, ko es tāpatās biju domājis, ka agri vai vēlu tam jautājumam būtu jāparādās. Ir par to kreiso domāšanu. Un, kā mēs zinām, ekonomikas monetārās savienības tālākajiem posmiem ir šī sociālā dimensija, kas jau arī tika ieskicēta palēnām. Un te ir jautājums par to, ka, un tas būtu jautājums laikam visiem panelistiem, ne tikai jums, par to, ka vai mēs esam gatavi, piemēram, vai arī tas vispār būtu kā viens no risinājumiem, ja kaut kādi pabalsti tiktu novienādot visā Eiropas Savienības līmenī, tādā veidā risinot šos te nevienlīdzības jautājumus, kas ir ne tikai starp Rīgu un reģioniem, bet arī starp, teiksim, Londonu un Rīgu, kur Rīga šajā gadījumā ir tas nabagais gals. Līdz ar to, ja jūs varētu nokomentēt šo, es būtu pateicīgs. Nedomāju, ka šādu pabalstu izmaksāšana cilvēkiem vienādošana kaut ko palīdzētu. Tas tiešām ir drīzāk novest pie nesaprātīgiem tēriņiem un tikai pasliktināt kopējā situāciju. Taču, kur ir vajadzīgas investīcijas, piemēram, Latvijā ir publiskajā sektorā uzlabot publisko pakalpojumu kvalitāti. Tā ir veselības aprūpe, tā ir izglītība, pētniecība, attīstība un tam līdzīgi. Šīs tēmas, par ko mums notiek cepšanās visu laiku, un mēs redzam, ka mūsu pašu budžeta resursi ir par īsu, ņemot vērā par šo budžetu, kuram tiek pieplusots klāt Eiropas Savienības struktūra fonda finansējums. Te ir tāpēc jautājums par nodokļiem Latvijā, vai viņi tiešām nebūtu viņas kaut kādā veidā tomēr jāpaaugstina, lai mēs paši ģenerētu lielāku šo spēju. Bet arī šeit būs robeža. Protams, ir šis konkurētspējas zudums arī dēļ augstākiem nodokļiem, un tāpēc būtu nepieciešams vairāk investīciju, kas nāk no Eiropas līmenī kopējā dzīves standarta uzlabošanai. Uz Strautiņkunga komentāru, protams, šis ļoti stilizēts tabuliņa, par šis cipars par tekošā konta deficītu attiecībā uz Eiropas valstīm, kā es jau teicu. Protams, tās ir izvēles, un mūsu balliņi pērk šīs automašīnas no Vācijas, bet, diemžēl, šie vācieši, kas pārdod šo automašīnu, nevēlas pirkt mūsu mebeles un kaut ko citu. Ja. Mēs varam teikt, ka tur ir kvalitātes problēmas. Un tā, tas nav ekonomisks termins. Jā, bet es neesmu ekonomisks ārpolitikas institūta eksperts. Ja. Lūdzu, paldies. Līga. Jā, attiecībā varbūt tās netik daudz uz pabalstu novienādošanu. Es pieļauju, ka mēs varbūt esam tajā situācijā, ka mēs no tā iegūtu, bet droši vien mums ir jāskatās, ko tas citiem arī izmaksāt. Man vairāk, es varbūt drusku tā nepārāk labi, ka es bieži šodien pieminu tādu vārdu kā Grieķija,
Bet pieņemsim, kā sociālā dimensija un visi šie sociālajie jautājumi, tas ir arī viens no tiem ceļiem, ko Eiropas komisija šobrīd ir uzņēmusi arī vērtējot, piemēram, makroekonomiskās korekciju programmas dalību valstīs. Un tad arī ir jautājums droši vien mums pašiem, kas ir paši gājuši cauri krīzei ar atbalstu no Eiropas komisijas, Starptautiskā valūtas fonda, vai mēs vienā punktā esam gatavi skatīties uz to, ka, pieņemsim, Grieķijas gadījumā kaut kādā veidā šie te pasākumi tiek vērtēti vairāk no šīs te sociālās dimensijas viedokļa un to, kā tas ietekmē šo te sociālo sistēmu, it īpaši tanī pašā laikā, ja mēs zināmā mērā esam šie programmas finansētāji, un tas noteikti ir jautājums, ko mums pašiem priekš sevis vajag atbildēt. Paldies, paldies, Līga. Cerke? Nu, es esmu tikai par to, lai visā Eiropas Savienībā sociāli standarti tiktu standartizēti. Protams, atkal mēs būsim situācijā, ka mums būs jābūt ieguvējiem, nevis donoriem. Un jautājums, vai Vācija būs gatava šī situācija maksāt par mūsu pensionāriem un par Grieķijas pensionāriem. Tad, jā, varam sapņot par to, ka mums būs mūsu Lee Kuan Yew, kas radās Latvijas Singapūra tīpā ekonomisko mirkli, bet, pilnīgi atbalstu sociālas pozīcijas harmonizāciju visā Eiropas Savienībā. Paldies, Sergei. Vienīgais, ka ja Vācija ir bezizmēra budžets un viņi ir gatavi dalīties, tas bieži vien diskusijas nonāk beigās līdz tam, ka, ja Vācija dos naudu, tad jau varam visu, ko. Strautinkungs. Tur ir ļoti jāuzmanās. Atcerēsimies Austrum Vāciju, kur viņiem bija, teiksim, salīdzinājumā pārējām bijušajām sociālnometnes valstīm, viņiem sākumā bija ļoti liels lēciens ienākumu līmeņa ziņā. Bet viņiem ilgstoši saglabājās milzīgs bezdarbs, un pēc tam no tā brīža uz priekšu jau tas progress bija ļoti vājš. Teiksim, Baltijas valsts nebūs tas labākais piemērs vienmērīga progresa ziņā, bet, teiksim, Polijā viņš bijis ļoti, ļoti vienmērīgs un ļoti, ļoti ilgstošs un spēcīgs. Un tātad, kā būtībā attīstība notiek, un man, teiksim, galīgi nesāp galva par to, vai Latvijas ekonomika principā spēs strauji attīstīties. Tas notiks. Bet tātad kā tas notiek, ka vienkārši sākotnēji zemāks ienākumu līmenis Latvijā kompensē visādus kaut kādus trūkumus, kas mums ir. Tur, teiksim, esam izglītoti, tur cilvēki ar vidējo izglītību pat ir vidēji vairāk nekā Eiropas Savienībā, nekā Vācijā. No iedzīvotājiem, bet labi, tur ir kaut kādas nianses, teiksim, profesionālā izglītībā, vai tur ir atkal kaut kādas lietas, pat, kas ir varbūt vairāk nekā nianses augstākajā izglītībā dažās jomās. Un ceļi nav gluži tā kā, braukt var, bet ne gluži tā kā gribētos. Un tā, var sakot, šīs zemākās algas visus šos trūkumiņus sākotnēji kompensē un ļauj tos trūkumus pamazām lāpīt ciet. Jā, tagad algas, tagad Latvijā virs 800 eiro laikam, kad pievienojamies Eiropas Savienībai, Latvijas 200 bija vai kaut kā tā. Pēc Padomju Savienības sabrukuma tūlīt, kad bija ekstrēmi zema tā valūtas vērtība, tad bija kaut kā daži $10 vidējā alga Latvijā. Un tad Latvija bija tad 90. gados un 2000. gada sākumā būtībā tāda hiperkonkurētspējīga valsts, kurā bija daudzas augst attīstītas valsts pazīmes. Bet tas, kas ekonomikai pamatā trūka, tas ir divos vārdos produktu portfels. Kāpēc bija tik dziļš kraks pēc Padomju Savienības sabrukuma, bija daudz kvalificētu inženieri, pat daudz diezgan iedzīgu iekārtu, nebija tās substances, kā pārvērst kaut kādā, nebija produktu, kurus var pārdot un acu mirklī dabūt naudu. Teiksim, bija teorētiski iespēja nākotnē pie šādiem produktiem nonākt. Daļa uzņēmumu izdzīvoja, nokāpjot tehnoloģiski uz daudz zemākas pakāpes. Teiksim, mašīna būs uzņēmuma, sākot kaut kādus tur nagliņas skrūvītes ražot. Citi neizdzīvoja. Tagad kaut ko atjaunojam, kaut ko taisam pa jaunu. Bet attīstības process pavisam notiek.
eksporta struktūra mainās, jo īpaši pakalpojumos, kur bija pirms 15 gadiem tranzīts bija kaut kāda 60%, un tagad ir kaut kāda tāds īsts klasiskais tranzīts, varbūt kaut kāda 30%, piemēram, un daudz citu piemēru. Un mēs pat tām pievienotās vērtības trepītēm pamazām kāpjam uz augšu, ne visu laiku vienmērīgi, bet tas notiek. Paldies! Jā, mums ir jautājums, ļoti labi, un vēl viens, tad paņemsim abus divus atkal. Paldies! Es esmu Ilze Zvītriņa no Labklājības ministrijas, bet es 4 gadus vadīju dalībvalstu diskusijas par to, ko laikam savas struktūrālās reformas darba tirgu, un to darīju tāpēc, ka man tur atbalstīja lielās eirozonas valstis un ne eirozonas valstis. Un tāpēc mans tas viedoklis varbūt nav tik neitrāls, bet sākumā par emigrāciju es domāju, ja mēs salīdzinām šo situāciju, tad jāsaprot, kāda bija alternatīva, vai cilvēkiem šeit palikt bez darba bija labāk nekā to braukt meklēt uz Rietumu Eiropas valstīm. Tad par konverģenci un par to viedokli, ka Latvijas pozīcija šajos jautājumos būtu ļoti līdzīga Vācijas un Nīderlandes. Es nebūtu tur tik droša, jo konverģenci, kā viņi saprot, diskusijās dažādās, tas nav obligāti konverģents par dzīves līmeni, tas vairāk ir konverģents par dažādām sistēmām. Un tas arguments drīzāk ir apgriezts tajā gadījumā, ja visiem būs vienādas sistēmas, tad tāda Vācija un Nīderlanda visiem uzticēsies un dos naudu, tāpēc, ka zinās, ka tā nauda tiks vienlīdzīgi atbilstoši iztērēt. Un, piemēram, bezdarbnieku pabalstu diskusija pašreiz ir tāda, vai nu mēs to mērķi taisam, kā piemēram, ka bezdarbnieku pabalstam jābūt 2 gadi ar 70% atvietojumu līmeni, vai citas valstis uzsver, ka ne, ka mēs gribam, lai ir iznākuma rādītājs, ka tik daudz bezdarbniekiem vajadzētu saņemt šo te bezdarbnieku pabalstu. Un tas, protams, viss saistās ar izmaksām un neobligāti ir tā, ka kāds viņas gatavojas mums sekt. Otra lieta ir, ko vēl var darīt ar šādiem visādiem sociāliem standartiem, var mēģināt ierobežot mazāk attīstītu valstu pieeju saviem tirgiem, un tas, piemēram, ir ļoti, to var darīt, piemēram, pakalpojumu jomos vai līdzīgi, un tāpēc tiem sociālajie standarti vienmēr, tā uzmanīgi viņus jāvērtē. Bet mans jautājums bija cits saistībā ar šīs dienas diskusijas tēmu par to finansēšanu. Un dažreiz dalībvalsts savā starpā diskutē par to, ka vispār transferi starp valstīm ir saistīti ar uzticēšanos. Ne tik daudz solidaritāti, bet mums pat nav uzticēšanās savā starpā. Un viņi min kā piemēru, kā lielas valstis saka, bet mūsu valstī iekšienē mūsu reģioni viens otram neuzticās. Un katru gadu šīs diskusijas paliek arvien sarežģītākas par to, ka bagātam reģionam jāfinansē nabadzīgs. Un tad jautājums ir, kam būtu jānotiek, lai valstis savstarpēji uzticētos, lai vispār varētu kaut ko tādu darīt. Paldies! Paldies par lielisku jautājumu. Mikrofonu. Paldies! Mans vārds ir Valdis Liepiņš, es biju 11. Saeimā deputāts un tagad esmu Dēlnes padomes priekšnieks. Tā kā turpinu savu darbu, tā kā politikā gandrīz un mēģinu pieskatīt dažas citas lietas. Man ļoti patīk Alža priekšnesums, viņš vienmēr ir provokatīvs. Bet, Aldi, vai tu domā būtu labāk, ja būtu mazāk eksporti, piemēram, uz Ķīnu un Indiju, un tādā veidā proporcija, kas aiziet uz Eiropas Savienības 15, būtu augstāka? Un tad jautājumi vai komentāri lūdzu no visiem panelistiem. Neviens nepieminēja ēnu ekonomiku. Es domāju, ka tā noteikti iespaido mūsu attīstību, tā noteikti iespaidos, vai mēs varēsim līdzināties ar Eiropas Savienības cilvēkiem, ar valstīm un Eirozonas valstīm. Un tāpat neviens nepieminēja, izņemot Aldis par to emigrāciju. Mūsu demogrāfija ir faktiski tā lielākā problēma. Mūsu izaugsmei un visam pāriem, par ko mēs runājam. Un neviens no panelistiem to nepieminēja, izņemot Aldis garām ejot. Paldies, Liels. Vai ir vēl kādi jautājumi? Labi, maz piezīme. Tā nav, ka neko nedara. Ja dzimstība Latvijā pieaug, tas ir pateicoties tam, ka mēs esam drusku pa kreisi aizgājuši, kā Strautiņkungs pieminēja, vai ne? Nodokļu politikā. Cidādīgi
kā es teikšu, negribu uzskaitīt visu to, kāpēc ģimenēm ar 3 bērniem tagad jāmaksā zemāks nodoklis. Viņiem minimālais neapliekamais ir jau dubult tik liels kā mums pāriem, kuriem nav vairs bērnu vai ne, un tā tālāk. Tas viss ir izdarīts, tā kā tas notiek, jā. Un es esmu pateicīgs, ka Strautī kungs tomēr pozitīvi skatās nākotnē. Paldies. Tā kā es saprotu vairāk jautājumi no auditorijas puses nav, man vēl viens mazs necels jautājums, kas man vienkārši nav. Man niezviņu pavaicāt tomēr, ceļši skatoties Sergeja virzienā. Ir bijušas runas, mēs visi esam dzirdējuši par to, ka Eiropas Savienības budžetam vai Eirozonas budžetam vajag tomēr kaut kurienes arī pašu resursiem ir jānāk. Ir bijuši dažādi priekšlikumi, ieskaitot arī Šoiblas kunga priekšlikumu par to, ka vajadzētu tā kā vienu beidzot nodokli skaidru un gaišu ieviest vai atsevišķu procentu tā kā Eiropas Savienības līmenī visiem iedzīvotājiem. Vai daudzo izmaksu sekšanai, kas varbūt tās būtu nepieciešams tuvākajos gados, vai politiski tas aizietu, būtu darbotos, un šis pats jautājums īstenībā attiecās arī par politiski un ekonomiski arī uz pārējiem panelistiem. Bet ar Sergeju sāksim, iesim pretējā virzienā šoreiz. Ar citiem vārdiem, ja Eiropa pateiks paaugstināt nodokļus, vai politiski tas aizietu? No pieredzes mēs esam malači visas Eiropas Savienības direktīvas pieņemšana, tad es domāju, ka tādi brīdi, kad tas būs vajadzīgi, tad aizies, bet tiem politiķiem, ar ko palīdzību tas aizies, būs nopietni jādomā par vēlēšanām pēc 3 gadiem. Par pārējiem jautājumiem? Vairākumu bija Aldim jautājumi. Aldim, tad pie Alda arī griežamies. Jā, ko pateikt par demogrāfiju, jau sākuma visiem tas ir skaidrs. Tā ir problēma, jādomā un attīst kaut ko pakomentē. Un atbildēja pilnīgi piekrītu par ēnu ekonomiku arī pēdējos dienas, nedēļas daudz sarunājamies un runājam arī par problēmu, ka cilvēki netic valstī un valsts ieņem dienestam, bet šaubu nav, kaut ko ar to jātaisa gan ar ticības problēmu, gan ar ēnu ekonomiku. Paldies, Sergejs. Aldi, tev gan daudz jautājumu ir sakrājušies. Paldies, centīšos iespējams īsi atbildēt. Solvits jautājums par pašu uzticību starp valstīm. Jā, protams, tas ir liels izaicinājums. Tad ir jautājums arī par to, kāpēc lielās valstis kā Vācija neuzticās Eiropas centrālajām institūcijām. Šobrīd vienīgā institūcija, kas spēj kaut ko darīt, ir Eiropas centrālā banka. Iespējams, ka mums būs jāpārdzīvo politiska krīze Eiropas Savienībā, lai beidzot ir jānāk kaut kam sliktākam, lai saprastu, ka tomēr šī sadarbība ir tomēr labāks ceļš nekā bezceļš populismā. Protams, Liepinkunga jautājums par ēnu ekonomiku un demogrāfiju. Kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mums bija maza rezerve. Mēs bijām ar salīdzinoši jaunu sastāvu. Diemžēl šīs emigrācijas iespējā mēs nocojam daudz straujāk nekā citas valstis. Ar to šis demogrāfiskais loks, tas ir izaicinājums. Un tāpēc ir jautājums, kur būs šie kadri, kuri spējas Latviju pacelt augstākajā līgā, gan zināšanu ziņā, gan darbroku ziņā. Un tāpēc ir par šo jautājumu nopietni jādomā, jo par tie gadījumā mēs varam kaut kur palikt tad vidusceļā. Un par eksportu uz Ķīnu viss ir kārtībā. Protams, mūsu uzņēmēji karpās kā var, un ar to viņas ir apsveicam, ka viņi ir spējuši aiziet uz Ķīnu. Problēma ir kaut kur citur. Problēma ir tajā, ka šīs spēcīgās Eirozonu valsts izveidojuši kodolu, un viņu eksporta spēja lielā mērā saistīta ar savstarpējo sadarbību.
viņam integrēts šīs ražošanas ķēdes, un viņi ar savu tirgzinībām un tehnoloģiskām zināšanām ir ļoti eksportspējīgi pasaulē. Mūsu problēma tā, ka mēs ar viņiem nespējam konkurēt. Mēs no izaugsmes viedokļa būtu labāk, ja mēs būtu daļa no viņu ražošanas un izplatīšanas ķēdēm pasaulē un nevis iet vien pašu uz Ķīnu, jo efektivitātes ir pilnīgi atšķirīgas. Paldies, Aldi. Strautiņkungs. Ja var atgādināt jautājums pēc kārtas, tur bija uzticēšanos. Uzticēšanos Latvijā tas ir ļoti grūti pateikt tieši, kāda tā īstenībā ir. Jo ir jāsaprot, teiksim, ka ļoti vienkārši cilvēks nav perfekta racionāla būtne. Cilvēku komunikācijas vienīgais vai pat galvenais mērķis nav pēc iespējas precīzi aprakstīt apkārtējo pasauli vai savas izjūtas. Teiksim, cilvēks atbildot uz jautājumu, vai jūs uzticaties valstī, viņa atbildes motīvus varbūt arī, teiksim, sadzirdēt līdzjūtību vai kaut kā pieskaņoties kaimiņam, kurš visās kāzās un bērēs ir tāds ārkārtīgi dominējošs vietējā kopienā. Vai, teiksim, attaisnot, kas, manuprāt, Latvijā varētu būt ļoti svarīgi attaisnot savu rīcību nodokļus nemaksājot, jo ir vienkāršāk neuzticēties valstī nekā maksāt nodokļus. Tas izmaksā daudz lētāk. Un teiksim, tā cilvēku dzīves liela daļa un liela enerģijas tiek tērēta, lai palīdzētu sev justies tā pēc iespējas labāk, kaut vai savās acīs. Un līdz ar to par to neuzticēšanos tas tā ļoti slidens temats, teiksim. Ja cilvēkam notiek kaut kādas problēmas, viņi kaut kā uzticās un zvana palīdzības dienestiem. Un daudzās citās situācijās cilvēku praktiskā rīcība liecina, ka viņi uzticās valstī. Bet dažreiz ir vai no emocionāli, vai praktiski vieglāk ir neuzticēties. Nu labi, ok. Bet par to demogrāfiju runājot, sāku jau par to runāt. Jā, pavisam noteikti ir kā, teiksim tā, labklājības valsts, kas daudzajādā ziņā man pašām patīk, bet viņi kaut kādā ziņā ir radījusi aplams stimulus cilvēcei un teiksim, apzināšanās par šo stimulu ilglaicīgo kaitīgo ietekmi arī. Tas būtu viens no faktoriem, kas var mainīt demogrāfisko uzvedību. Pavisam noteikti tā. Tas noteikti nav izšķiroši atbalsts. Teiksim, man tur ļoti virspusēji zināšanas, bet tā vispārēja priekšstata līmenī, ja kaut kāds instruments dzimstības veicināšanai tiešām strādā, tad tie ir bērndārs, iespēja apvienot bērnus ar profesionālo darbību. Tas ir spēcīgāks par visiem pārējiem. Lai nu kas, bet tas Latvijā ir augstā līmenī. Cik bija 3000 bērnu, kas gaida rindā? Cik tas vispār ir no attiecīgās vecuma grupas? Tur būs kaut kādi 20,000 reiz 5. Tā kaut kur tā kā, stipri neliels procents. Un vienkārši arī, kas dzimstību var veicināt, cik tas jau ir iespējams, ekonomikas attīstība pat par sevi, stabilitātes sajūta, teiksim, apzināšanās, ka ja kaut kādā brīdī darba vairs nebūs, tas būs kādā citā vietā, un Latvijas ekonomika pavisam noteikti kļūst ar laiku attīstītāka, tāda struktūrāli stabilāka. Viņi balstās uz arvien vairāk dažādiem atbalsta punktiem, dažādiem produktiem, dažādiem tirgiem. Bez šaubām arī augstāks ienākumu līmenis, nekad Latvijā nav bijis tik augsts reālais ienākums, kāds tas ir šobrīd, un domājams, ka nākotnē ar katru gadu tas kļūst kaut vai nedaudz, bet lielāks, atskaitot kaut kādas krīzes situācijas. Es nedomāju, ka tiešām tur ir kaut kāda radikāla risinājuma, bet no tādiem mazākiem risinājumiem kopā kaut kas salasīsies. Un šī vieta pavisam noteikti tukša nepaliks. Te jau ir kaut kāda, cik bija Latvijā, laikam 40 vai 50% virs pasaules vidējā ienākumu uz vienu iedzīvotāju un apvienojumā daudzām citām priekšrocībām. Tas palīdzēs. Paldies, Līga. Jā, attiecībā uz to neuzticēšanos varbūt tās nekādu papildus komentāru tam jau kaut ko kolēģi teica. Vienīgais, kas ir zināmā mērā ļoti labi, šis jautājums arī parādīja, ka tie
tie izaicinājumi lielā mērā, ar ko mums nāksies sastapties, un kas arī reāli iezīmē to kopējo situāciju, varbūt tām tiešām diskusijām pamatā arī kāds ir fons. Attiecībā uz ēnu ekonomiku un uz tādiem demogrāfijas jautājumiem, ko es varbūt no savas puses vēlos vērst uzmanību, ka ne jau šī saruna kā tāda atceļ, vai viss šī integrācija atceļ to, kas katrai valstī ir jādara iekšēji, lai uzlabotu gan situāciju ar nodokļu politiku, gan citiem jautājumiem. Protams, ka ir šeit šī dimensija, ka mums arī Eiropas komisija ikgadēji veic šo te novērtējumu par to, kur mēs īsti atrodamies un kas ir tās mūsu problēmas. Un tad drīzāk ir jautājums, no vienas puses mēs vienmēr arī, nav jau tā, ka Eiropas komisija ir vienīgā, kas varbūt norāda uz šiem problēmu jautājumiem, gan attiecībā uz nodokļu politiku vai citiem aspektiem. Jautājums ir par to, kā mēs ņemam vērā un cik varbūt mēs integrējam šos te padomus vai šīs te rekomendācijas savā tādā ikdienas darbībā, varbūt tās tīpaši politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Un, manuprāt, tas no vienas puses netraucē šim te procesam, šīs te uzlabojumu, šo te rekomendāciju jautājumā, bet, protams, ka ēna ekonomika, viņa kā ir bijusi, tā joprojām ir viena no tām jomām, pie kā mums ir jāturpina strādāt, un es domāju, ka darbs pie tā nav apstājies. Paldies. Paldies, Līga. Tagad jāsavāk šis viss te kopā, un es jau skatos, ka ir atkal jau pulciņām un kafijai ir dota zaļā gaisma. Pavisam īsi. Ceru, ka katrs šodien ieguva kaut ko priekš sevis. Ja man ir pašam jāizdara priekš sevis kopsavilkums un secinājums, tad, protams, sanāk tas, ka izklausās, ka mēs tādā diezgan stoiciskā mierā esam gatavi turpināt šo integrācijas ceļu. Vienīgais, ka mēs visu laiku piedomājam par to, ka mēs paši esam neizdarījuši tik daudz mājas darbus. Mums par tik daudzām lietām vēl pašiem ir jāpiedomā. Kas savā veidā šī ir otrā diskusija šodien, kur man šāds secinājums rodas, ka mēs par laimi nevainojam Eiropas komisiju, bet mēs esam diezgan paškritiski un paskatāmies paši uz to, ka mēs neesam izdarījuši lietas, kas mums vēl ir jāizdara. Un, acīm redzot, mēs esam gatavi pielāgoties, esam mazi fleksibli. Un viena lieta, ka, protams, par savu budžetu gribam lemt paši, bet visas pārējās lietas attiecīgi mēs esam gatavi arī par citu budžetiem arī paši tieši tā. Katrā gadījumā liels paldies, ka klausījāties, ka bijāt klāt, ka uzdevāt jautājumus. Tiekamies nākamreiz 9. maijā, kad mums būs nedaudz savādākā formātā, un tad mēs runāsim par 2 ātrumu Eiropu un par to, kā tad Latvijai būt šajā ģeopolitiskajā, ģeoekonomiskajā realitātē tālāk. Būs nedaudz cits formāts, jo mums būs 2 centrālie runātāji, kas būs finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. Un tad tiekamies 9. maijā. Un bulciņas un kafija ir tur. Paldies jums. Un aplausi panelim lūdzu.